Labvakar jaunā ceturtdienā, jaunā lidojuma plānā. Raidījumā, kurš stāsta par tiem, kuri nav aizmirsuši savu bērnības sapni un, pieaugot, ir iemācījušies lidot. Šajā reizē mums raidījumā būs kāds stāsts par cilvēkiem, kas tieši bērnībā iemīlēja aviāciju un ar to ir saistījuši gan savu brīvo laiku, gan arī darba gaitas. Bet vispirms dosimies uz lidostu Rīga. Mūsu biroja darbinieki nodarbojas ar bagāžas meklēšanu, kura tiek pazaudēta ceļojuma laikā. Tātad tā ir reģistrētā bagāža, ko pasažieris ir nodevis aviokompānijai pārvadāšanai, kurai ir uzlikta atpazīšanas zīme ar numuru un kura kāda apsvēruma dēļ nav nonākusi līdz galamērķim. Un atkal arī mums nonāk bagāža, kura ir kļūdaini iesūtīta mūsu lidostā, līdz ar to viņas īpašnieks nav atrodams šeit. Tad lidostas darbinieki arī ir tie, kas meklē ne pēc adreses aizsūtītu koferi, vai gluži pretēji neplānoti saņemtam koferim saimnieku, un meklēšana notiek visā plašajā pasaulē. Ir vispasaules meklēšanas sistēma, kurā tiek ievadīti noteikti dati, noteikti parametri bagāžas, ar kur palīdzību tad arī tiek meklēts vai nu bagāžai saimnieks vai saimniekam bagāža. Tas gan nenozīmē, ka kofera īpašnieks tiks sameklēts arī tad, ja pats nekādas meklēšanas darbības nebūs uzsācis. Zaudējums tomēr ir jāpiesaka. Cilvēkam ir obligāti jāvēršas pēc palīdzības, un tas ir jādara nekavējoties, nevis aizbraucot mājās un tad sākot domāt, bet gan šeit pat lidostā uz vietas, uzreiz redzot, ka tad, kad ir paņemta pēdējā bagāža un jūs pārliecināties, ka jūsu bagāža nav pienākusi, ir jāgriežas birojā. Birojā darbinieki aizpildīs speciālu formu, ierakstot gan jūsu datus, gan arī pārrakstot tos datus, kas ir uz bagāžas atpazīšanas pasaknīša, kas katram pasažierim tiek iedots bagāžas reģistrēšanas brīdī, uz kuras ir bagāžas numurs un tātad maršruts, pa kuru jūs esat lidojis. Un, attiecīgi, protams, biroja darbinieki arī mēģinās uzzināt maksimāli daudz informācijas par jūsu bagāžu. Kāda tā izskatās, teiksim, bagāža dalās dažādos tipos, jā, tātad čemodānam pat ir vairāki tipi, kas ir ļoti svarīgi šai te atpazīšanas sistēmai. Jā, arī tas pats par pārdesmit latiem ar atlaidi pirktais koferis izrādās var būt klasificējams pēc neskaitāmām pazīmēm, tāpēc iespējams pirms došanās uz lidostu, jo īpaši, ja plānojat doties tālākā ceļojumā ar pārsēšanos, ir vērts kādu mirkli veltīt rūpīgākai sava kofera izpētei. Sistēmā ir jāievad gan noteikta koda krāsa, gan noteikta koda bagāža. Jā, tātad mēs redzam, ka šeit runājot par čemodāniem ir dažādi veidi, kādi pasažieriem tad ir jāspēj izvēlēties, kuram atbilstošāks tad tas viņa bagāžas vienība ir. Izrādās gan tāpat kā policija atzīst, reti kurš spēj atpazīt cilvēku, ar kuru vēl pirms minūtes ilgāku laiku runājies, arī mēs savus koferus nereti spējam aprakstīt visai vāji un neprecīzi. Protams, gadās arī tā, kad cilvēki jauc. Un te jāmin arī par pazaudēšanas iemeslu, arī diezgan bieži gadās, ka cilvēki vienkārši paņem svešu bagāžu pilnā pārliecībā, ka tā ir viņu, un līdz ar to pāri paliek kāds pasažieris ar kādu lieku bagāžas vienību. Protams, arī ir diezgan salīdzinoši bieži uz tā pazaudēto bagāžu fona. Ir arī gadījumi, kad pasažieriem ir vienādas somas. Mēs zinām, ka mums ir dažādas akcijas bieži pieejams, līdz ar to cilvēkiem ceļošanas somas ļoti bieži ir vienādas. Un gadās pat, ka uz vienu reisu ir 10 pilnīgi vienādas bagāžas vienības, jā, kur ātrumā tiek paņemta pirmā, kas liekas, kad ir. Tādēļ arī pasažieriem būtu ļoti svarīgi paskatīties, jo uz katras šīs te bagāžas atpazīšanas birkas ir arī viņa uzvārds virsū. Līdz ar to pat netaisot somu vaļā, viņš var redzēt, vai tā soma pieder viņam vai pieder kādam citam pasažierim. Bet, lai vēl labāk nodrošinātos pret to, ka jūsu pat jaunajā akcijā nopirkto koferi paņem kāds tādas pat akcijas dalībnieks, lietai var pieiet racionāli un pie kofera papildus aviosabiedrības birkai piestiprināt atsevišķu zīmīti ar savu kontaktinformāciju, bet daži mēdzot rīkoties arī radoši.
pasažieri izmanto pat visvienkāršākās metodas, piesienot krāsainu bantīti. Bet ko darīt, ja sveša soma tomēr paķerta un kļūda atklājas tikai vēlāk, koferi pakojot ārā? Noteikti ir jēga zvanīt uz lidostu, jo tas būs visātrāk. Līdz ar to mēs arī ātrāk varēsim informēt to pasažieri, kuram šī soma ir pazudusi. Un, protams, nākamais solis ir braukt uz lidostu un vest šo somu mums atpakaļ, lai mēs viņu varam atdot īpašniekam. Un tomēr lidosta tā saucamajam atrasto mantu birojam vairāk darba sagādā ne pēc adreses aizsūtītie koferi, un jo īpaši reizēs, kad tālākos ceļojumos koferim, tāpat kā tā īpašniekam, jānomaina vairākas lidmašīnas. Tranzīta bagāžas iekraušanas un apstrādāšanas process ir stipri sarežģītāks nekā tiešo lidojumu. Līdz ar to tas ir arī par iemeslu. Un visbiežāk, protams, arī notiek tā, ka laiks starp vienu un otru lidojumu vai aizkavēšanās dēļ vai kāda cita apsvēruma dēļ ir par mazu. Un tās summas vienkārši netiek paspētas pārkraut nākamajā gaiskuģī. Šajos gadījumos visbiežāk stācija, kura nav paspējusi iekraut šīs summas, jau mums atsūta informāciju. Uz gaisa kuģa ielidošanas brīdi mēs jau zinām, ka dotajiem pasažieriem bagāža ar šo lidojumu neatlidos, un mēs arī zinām informāciju, ar kuru lidojumu plāno šo bagāžu atsūtīt uz Rīgu. Ja pasažieris ir atlidojis mājās, tas process ir daudz vienkāršāks. Mēs uzzinām, ar kuru lidojumu šī bagāža atlidos uz Rīgu, un tālāk pasažieris var izvēlēties, vai viņš grib saņemt bagāžu lidostā uz vietas, tas nozīmē, ka viņš pats brauks viņai pakaļ, vai arī mēs nogādāsim to bagāžu pasažierim neatkarīgi no tā, kurā vietā viņš dzīvo. Tas ir gan visa Latvijas teritorija, gan tā ir Lietuva, gan Igaunija. Tātad pilnīgi vienalga. Turklāt bagāžu jums uz mājām piegādās un nekādu papildus maksu neprasīs. Par to nav jāmaksā, un arī ir process tāds, ka ja jums bagāža nav atlidojusi un jūs neesat atlidojis mājās, aviokompānija jums pirmkārt izsniedz pirmās nepieciešamības kosmētiskās preces, lai jums nebūtu jāiet uz veikalu un jāpērk. Tātad tur būs elementāri zobbirstīti iekšā, tēkrekals, ko var izmantot kā naktskrekala ķemme un tādas pavisam pirmās nepieciešamības preces. Un tad atkarībā no aviokompānijas noteikumiem jums ir iespēja arī iegādāties kaut kādas nepieciešamās preces, kas jums ir, un tālāk naudiņu saņemt atpakaļ, uzrādot čekus, protams, par noteiktu summu. Papildus tam, ka aviosabiedrībai ir jāparūpējas, lai nepaliek gluži pliks svešā zemē, jau pieminētā globālā noklīdušo koferu meklēšanas sistēma turpinās darboties, un ja vien lidostā būsiet pateicis, kur plānojat apmesties ceļojuma laikā, ir ļoti liela varbūtība, ka jau pirmajās atpūtas dienās noklīdušais koferis būs jums atgriezts atpakaļ. Ja nu tomēr nē, jāpieprasa kompensācija. Aviokompānija parasti meklē 21 dienu. Un pēc šīs 21 pasažierim arī tiek izmaksāta kompensācija, un bagāža tiek uzskatīta par neatgriezeniski zudušu. Bet nākamais stāsts par kādu īpašu pakalpojumu, ko pirmā pasaulē sākus piedāvāt Latvijas Nacionālā aviosabiedrība. Proti, turpmāk katrs Air Baltica klients var iegādāties īpaši sev savām garšas kārpiņām piemērotu maltīti lidojuma laikā. Air Baltica atkal bija pirmā aviokompānija pasaulē, kur ievies tādu ēdienu pasūtīšanas iespējas, kur ir patiešām tik plaši, ka var piedāvāt 70 ēdienas un dažādās kombinācijās. Un to visu var pasūtīt virtuālā vidē, faktiski savā virtuālā paplātē, izvēloties, ja ieklikšķinot atbilstošo ēdienu. Pilnībā nokomplektēt savu ēdienu karti iespējams virtuālā vidē, jau iegādājoties biļeti, taču tas jāizdara nevēlākā 48 stundas pirms lidojuma. Šajā mirklī aviokompānija vēl nav izkristalizējusi tos ēdienus, kas kļuvuši par īpaši iecienītiem, taču interese par jauno pakalpojumu kopumā ir vērojama. Tajā brīdī, kad mēs izziņojām par to, ka mums būs šāda jauna iespēja pasūtīt ēdienas un
pilnīgi pēc jūsu individuālās izvēles, mums trīskāršojās tas pasūtītājs skaits. Kā vēl viens patīkams papildus aspekts varētu būt apstākļis, ka iepriekš pasūtītu maltīti pasažieri lidojumā saņem ātrāk nekā pie ēšanas tiek pārējiem. Mēs esam izlēmuši, ka tie mūsu klienti, kas ir laicīgi padomājuši par to, ko viņi gribētu baudīt lidojuma laikā, pirmkārt viņiem tiek garantēts tas ēdiens, jo mēs tik tiešām zinām, ka šis pasažieris būs lidmašīnā un viņam ir šāda vēlme. Un otrkārt mēs viņam dodam priekšroku, viņš ir jau laicīgi pasūtījis to ēdienu, un tad mēs vēlamies panākt pretī tiem, kas ir laicīgi padomājuši par to. Bet bez šaubām mums arī tas nenozīmē, ka lidojuma laikā vairs nevar pasūtīt ēdienu. Tā tas nav. Mums arī joprojām lidojuma laikā ir ēdienu karte, no kuras var izvēlēties, bet, protams, tur tā izvēle krietni šaurāk. Turklāt īpašais ēdiens nemaksā vairāk par ierasto maltīti uz borta. Un jāteic, cilvēki, kas šādu un līdzīgus pakalpojumus izvēlas, lielā mērā palīdz citiem tikt pie lētākām biļetēm. Jo mums ir vairāk iespēju šādu papildus produktu pārdot, gan, teiksim, īpaši pasūtīt ēdienu, gan tur rozes uz borta, gan apdrošināšanas, gan viesnīcas. Mums, protams, tas ir papildus ieņēmumi, un šie papildus ieņēmumi ļauj mums turēt biļešu cenas pietiekami zemes. Mūsu nākamais ceļš ved uz Spilvi, kur pavisam nesen bija vērojams ilgi neredzēts skats. Lidlaukā nolaidās lidmašīnām 2, tautā saukta par Annušku vai Kukuruzņiku. Pamatā šī lidmašīna uzturās Šveicē, kur kalpo kā atpūtas un brīvā laika pavadīšanas līdzeklis. Savukārt uz Spilvi tā atlidoja, jo nepieciešama kārtējā tehniskā apkope. Un izrādās, ne bez pamata tā nolaidās tieši Spilvē, jo šeit jau ilgstoši darbojās uzņēmums, kurš ir veicis remontus turpat visām Latvijā lidojošajām mazajām lidmašīnām. Daudzas remontētas arī no ārvalstīm atlidojošās. Uzņēmumu vada diezgan mazrunīgie brāļi Timurs un Vjačeslavs Gaļējevi. Abi ir uzbūvējuši arī vairākus lidaparātus un brīvākā brīdī turpina strādāt arī pie kara laika lidmašīnu restaurācijas. Šajā jomā daudz jau ir izdarīts, taču abi brāļi ir arī visai mājticīgi un ne pa kam nav pielaužami runāt par vēl nepabeigtiem projektiem. Taisnību sakot, viņi vispār nelabprāt runā, priekšroku dodot darīšanai. Un tomēr jaunākais no brāļiem, Timurs, īsai sarunai piekrita. Un te arī atklājam, ka viņiem ceļš uz aviāciju patiesi sācies jau bērnībā un ievirzīs tajā viņus abus esot tētis. Наша семья очень известная была в бывшем Советском Союзе. Наш отец много продвигал именно самодеятельную авиацию. И как бы с этого все и пошло, это хобби превратилось в работу. Это как бы, я начал это тут реально это лет с 6-7, как бы все время был в самолетах. Vērojot tēvu, arī abiem puikām radusies mīlestība pret lidaparātiem, bet jo īpaši pašu būvētajiem. Un izrādās līdzīgi domājošo tajā laikā nav trūcis. Одни из первых так называемых самодельщиков. В свое время у нас была организация объединения конструкторов и пилотов-любителей Латвии, например. Такая организация была. До того в Советском Союзе, опять же, в таких же структурах мы участвовали. Скажем так, мой отец участвовал, потому что я был тогда изрядного маленького возраста. Отсюда все и пошло. Мы известны именно в самодеятельном круге людей, кто любит, умеет строить самодельные летательные аппараты. Не только самолеты, это могут быть и вертолеты, автожиры, все, что поднимается в воздух. Tieši Gaļējevu ģimene var arī lepoties ar pirmo pilnībā pašu spēkiem uzbūvēto lidmašīnu atjaunotajā Latvijā. Самолет называется Ника. Опять же, отец захотел такое название. Вот мой старший брат, я и отец, мы его построили менее чем за год. Это самый первый самолет, который был в Латвии построен, скажем так, в конце Советского Союза, в начале независимости. Это, скажем так, первый, летающий самолет, самодельный летающий самолет. Для того делалось очень много, скажем так, псевдолетательных аппаратов, но они просто не летали. Lidmašīna Nika, kas gan šobrīd brāļu uzņēmuma angārā stāv bez spārniem un visai bēdīgā skatā, esot nolidojusi nevienu stundu. Visticamāk, kādu dienu tā atkal celsies spārnos, sniedzot lieliskas emocijas un atpūtu. Больше 10 лет мы на нем летали, но так как любые самоделы,
таких разговоров, таких налетах, как на обучающих самолетах, где там по 1000 часов в год, у нас речь об этом не шло. У нас были такие джаз-фан, мы собирались с друзьями по выходным, кто-то принес канистру, мы принесли канистру, залили там часик-другой, полетали. То есть это таким образом мы как бы его эксплуатировали. Потом мы его разобрали на доработки. Естественно, сейчас слишком много работы, но мы к нему вернемся. Tāpat savu laiku gaidot vēl vairāki uzsāktie projekti. У меня мечта, я думаю, что это осуществлю, восстановить самолет Ил-2. Это штурмовик, советский штурмовик времен войны. У меня вот мечта восстановить. Restaurācijas procesā ir vēl kāds otrā pasaules kara lidaparāts. Сейчас у нас в процессе это происходит. Мы реставрируем советский истребитель Як-7. Показывать пока не будем. Когда выкатим из ангара, тогда покажем. Bet iepriekš papildus jau pieminētajai Nikai ir būvēti arī citi lidaparāti, gan lidmašīnas, gan arī deltaplāni un planieri. Šajā brīdī viņu īpašumā esot lidmašīna Cessna. Tiesa, Gaļejeva ģimenē ne visiem ir arī tiesības ar pašu būvētajiem putniem lidot. Я сапожник без сапог, в отличие от моего старшего брата. Я имею самолеты, но официальных корочек я так и не получил. Vai Timurs kādreiz arī nokārtos pilota licenci? Rādīs laiks. Tas nepieciešams daudzām lietām, un kā likums tieši laika vienmēr esot par maz. Kā jau pieteikts, šodien viņiem ar lidmašīnām saistīts nevien vaļasprieks, bet arī profesionālā nodarbošanās, un darbu lidmašīnu apkopas jomā netrūkstot. Наша организация занимается техническим обслуживанием так называемый General Aviation. Это поршневые самолеты с летным весом до 5,5 тонн, так называемый мультиэнджин. То есть они могут быть многомоторными, одномоторными. Ну, собственно, вот что мы делаем. Мы обслуживаем самолеты. Все маленькие самолеты, вплоть до такого вот самолета, как Ан-2, например. Он вполне попадает под наши лицензии, и мы можем это делать. Tas nozīmē, ka viņiem ir jāmāk strādāt arī ar ārkārtīgi atšķirīgiem materiāliem, kas dažādos laikos ir izmantoti dažādu lidmašīnu būvē. Специфика нашей работы, как бы раньше назвали, это экспериментальное производство, по большому счету. Мы должны быть специалистами на все руки. Должны нормально работать, например, с пластиком при ремонте пластиковых покрытий, скажем так, на самолетах, с металлом и так далее. Atšķirībā no autotransporta, kur lielākoties tomēr remonti tiek veikti tad, kad kaut kas sācis grabēt, aviācijā pārbaudes, apskates un detaļu maiņa notiek arī tad, ja šķietami viss ir kārtībā. Самолеты, они обслуживаются по календарю и по налету. Соответственно, в нем может быть все хорошо, но если он налетал определенное количество часов, там 50, 100, 200, 1000, там, мы должны делать определенные формы работы. То же самое, как по календарю. Там год, 2, 3 мы должны что-то делать. Скажем так, какие-то работы определенные, которые производителем обозначены, мы эти работы должны делать. Соответственно, мы их и делаем. Tieši stingro noteikumu un kārtības dēļ nu jau krietnu laiku brāļu darba dienas galvenais objekts ir lidmašīnas Cessna. Это сейчас как бы по всем самолетам, если говорить фирмы Cessna, есть очень большая бюллетень прошедший, что раз в 10 лет делается так называемый corrosion inspection. То есть самолет расстыковывается, полностью разбирается, проводится дефектоскопия всех узлов, таких как узлы навески крыла, стойки шасси, моторама двигателя, визуальный осмотр внутренней структуры самолета на наличие, опять же, коррозии. Это мы, если все хорошо, мы, собственно, разобрав самолет, потом сложили и отправили обратно в полет. Если какие-то ненормальности, мы коррозию, если можно, мы ее зачищаем, удаляем. Если нет такой возможности, мы меняем эти узлы. Kā minēts, cauri brāļu rokām izgājuši gandrīz vai visi mazie lidaparāti Latvijā. Tādēļ viņi visai objektīvi var sniegt vērtējumu arī par kopējo mazās aviācijas stāvokli valstī. В основном, скажем так, самолеты не новые. Они в среднем, эти самолеты порядка 30 лет. И, соответственно, очень разные, скажем так, условия хранения у самолетов. И, естественно, как бы состояние самолетов разное. Ну, в основном получается, что очень небольшие, скажем так, дефекты приходится устранять. Потому что если самолет нормальное периодическое обслуживание имеет, то больших проблем нету. Все, что
мы делаем, оно просто какие-то abnormalities, они не накапливаются. Это все делается в течение периодических обслуживаний. Какие-то мелкие замены, мелкие ремонты. Un kas vēl pateikamāk, izrādās Latvijā lidojošās mazās lidmašīnas ir pat labākā stāvoklī nekā vecajā Eiropā. Мы делаем и из Эстонии самолеты, из Литвы делаем, из Польши делаем самолеты, там, из Норвегии, из Финляндии делаем тоже самолеты. У нас, так как мы новообращенные европейцы, у нас требования очень сильно закручены гайки, и нас постоянно проверяют, тыкают пальцы, здесь у вас не так, здесь не так, здесь не так. В старой Европе к многому отношения так, закрыв глазки. Соответственно, те самолеты, которые приходят, особенно из Финляндии, например, их состояние, наши самолеты значительно лучше. Savukārt, vērtējot jauniegādātos lidaparātus, kas parādās Latvijā, Timurs neslēpj, lidmašīnas tehniskais stāvoklis pilnā mērā ir atkarīgs no iepriekšējā saimnieka un apstākļiem, kādos lidmašīna glabāta. Taču ir reģioni, kuros ir paaugstināts risks iegādāties sliktā stāvoklī esošu lidmašīnu. Основной поставщик всех самолетов, которые к нам идут, они, в принципе, идут из Соединенных Штатов. В принципе, как бы это, наверное, порядка 70% самолетов. Часть, конечно, идет из Европы, из Скандинавии. Опять же говорю, все зависит от того, как хранится, как обслуживается самолет. Потому что, может быть, там самолет из той же Флориды, который очень жарко, очень влажный климат. Один самолет будет как ржавое ведро, второй самолет будет как конфетка. Все зависит именно от того, как обслуживается. То есть каких-то таких предпочтений нету. С другой стороны, с обслуживанием самолетов. Вот это большая проблема. То есть при покупке самолета надо очень много уделять внимания первичному, скажем так, состоянию самолета, когда вы покупаете. Потому что по самолетам очень много делается каких-то доработок, бюллетеней. И при покупке это все надо, как бы, чтобы это все было сделано. Иначе это дополнительным финансовым грузом ляжет на владельца нового. Tādēļ katram, kurš plāno iegādāties lidmašīnu, Timurs rekomendē tikai uz savām iekšējām sajūtām un patikšanu vien pret vienu vai otru gaisa kuģi paļauties nevajadzētu. Может получиться так, что человеку понравился самолет, ну, пилот, он пилот, его овнер, скажем так. А технический персонал есть технический персонал. Они знают, какую бумажку посмотреть, куда в самолете заглянуть. То есть в самолете может быть написано в бумажке, но это может быть не сделано. То есть такие вещи тоже случаются, реально. То есть надо все-таки обратиться к техническому персоналу, который знает, где, что и как, чтобы потом в последующем не заплатить. В принципе, может получиться, может заплатить чуть ли не стоимость самолета, то, что уже заплатил. Latvijā patiesi ir bijuši gadījumi, kad arī sabiedrībā labi zināmi cilvēki, tikai emociju vadīti, iegādājušies it kā labas lidmašīnas, bet jau pēc visu papīru nokārtošanas, parādot to tehniķim, atklājusies bēdu ieleja. Были случаи, да, реально были такие случаи, что человек, купив самолет, грубо говоря, там, за $20 000, думая, что он его тут же полетит, а ему пришлось в него еще 30 000 вложить, чтобы только полететь. Noslēgumā atliek vien piebilst, lai kļūtu par labu aviācijas tehniķi, jāmācās ir daudz, dažādās organizācijās un dažādās valstīs. Šim darbam ir svarīga neviena aizraušanās ar aviāciju un tehniku kā tādu, bet arī liela atbildības sajūta. Kā nekā, no darba, kas ir izdarīts, tiešā veidā ir atkarīga citu cilvēku veselība un dzīvība. Существует очень хорошая поговорка «Техник, если не сядет самолет, сядешь ты». Собственно, и все. Мы любую свою работу утверждаем своей подписью, и, соответственно, если что-то произойдет с самолетом, не дай бог, как говорится, постучим по дереву, первым, что делаю, во-первых, поднимутся бумаги, и выяснится, что сделал это, например, ты. Соответственно, ответственность полная, юридическая и уголовная будет на том, кто поставил подпись. Самолет – это не автомобиль, который, если что-то случилось, к обочине поставили, залезли под капот. В воздухе не остановишься. No sirds ceram, ka abiem brāļiem izdosies īstenot lidmašīnu rekonstrukcijas projektus. Un jau nākamajā gadā mēs, raidījums Lidojuma plāns,
Varēsim parādīt, kādas tad īsti izskatījās lidmašīnas Otrā pasaules kara laikā. Bet nu gan laiks šodienas raidījuma konkursa jautājumam. Un tas saistās ar raidījumu pirmo stāstu. Kurā gadā tika atklāts VIP centrs lidostā Rīga un kurā gadā tas piedzīvoja savu pirmo rekonstrukciju un pirmo paplašināšanos? Esi pirmais, kurš atsūta pareizu atbildi uz e-pastu lidojumplāns@lidojumplāns.lv un balvas, ko sagādājusi lidosta, būs tavējās. Bet nu gan laiks atvadīties. Paldies, ka bijāt šo pusstundu kopā ar mums. Uz tikšanos jau pēc nedēļas ar jauniem stāstiem. Lai jums ir jauka šī nedēļa, bet, ja plānojat doties kādā lidojumā, lai lidojumam labvēlīgs laiks. Uz tikšanos! Atā.